Uzman tev tur Agnes. Ņemot vērā, ka šodien ir ķip tā atslodzes diena, jautājums tad paliek spēkā, vai Mārķis tā kā uzēdīs kaut ko tādu nelegālu. Bija jau doma, ka varētu šitās brīvdienās vienu bulciņu apēst. Bet kaut kā tas man izfiltrējās laik galvā, ka to vienu apēst, bet vai man toču vajag to tagad? Tā kā es košu pirkstos no tā, kā man gribās to. Un tad vispār bija viena lieta, ko es biju nolēmis, ka šodien toču pagatavošu. Un tie būs biespēļi plācenīši. Šobrīd man jau aizķēr tā doma, ka varētu visu dienu spēlēt playsīt viens pats. Jā, un tā paralēs laik taisīt ēst. Ja pienāca tāds mirklis dzīvē, ka viņš pagaršos, kas ir vājpiena kvarks. Man nav nejausmas pēc kā garšo. Ja te būtu klāt cukurs, tad es būtu pilnīgi laimīgs cilvēks. Reku man šās bombīgā maizīte, kas jūs pusēm sadalīt, un tad nāk 2 maizītes. Un reku, šitādi es uz te sabūvēšu. Banānišs, melenīt, ābolišs, tad ir tas tur kvarks un 0% kefīrs lapju viņam pierāv. Nu ko? Rikšojam uz hokeja lauku. Šobrīd būs hokeja mačs. Principā šitā spēle saucās projektu ceļš uz veselību pret pārējiem. Uzman tev tur Agnes. Hjūston, mums ir problēma. Vienīgs tīrēji! Vārti bija izgrūstīti. Nu labi, ripa nemelo, laikam nebija izgrūstīti. Nu kas tas ir? Nav lemts man ielikt to plaukšu šodien. Hokeja mačs ilgi 12 minūtes. Šis bija gadījums, kad neuzreiz stiprākie. Viss skaidībā.